Sveiki, mani mīļie smukie draugi! Kā jums iet? Man arī labi, super! Tātad, tagad es taisīšu video, bet es tikko apsēdos un bum, sāka līt lietus. Tā kā, satanies, ja jūs dzirdat šitas skaņas, es tiešām neregulēju lietu. Ok, man laikam laiks vilkt šīs brilles nost, bet, jā. Tātad šīs dienas video bija ļoti pieprasīts. Es jums pajautāju, vai es gribētu back to school haul, lai es parādīšu kādas lietiņas skolā, kuras es sapirku. Un tad bum, man bija tik daudz pieprasījumu un laika par to atbildi. Tāpēc es izdomāju šo video arī uzfilmēt. Es ceru, ka ar šo video un ar saviem pirkumiem es varēšu jums ieteikt jūsu pirkumiem idejas, lai es varētu nopirkt, pieņemsim, ja jums iepatiksies kāda lieta no manējām. Tāpēc tas arī ir vērts, kāpēc es taisu šo video. Un noteikti paliekat līdz šī video beigām, jo beigās būs konkurss. Jo jūs sen jau gribat konkursu, un es iedomājos, tas ir konkurss. Tātad visi šie pirkumi ir no vairākiem veikaliem no Depo, Jāņros grāmatnīcas, 2 lietas ir no Valtera un Rapa, 1 ir no Valmieras. Jā. Tātad mēs varētu sākt. Tātad es nopirku ļoti daudz burtnīcas un klādes. Jā, man vajadzētu nopirkt vēl līniju klādes un burtnīcas, tāpēc, ka es pārsvarā nopirku rūtiņu. Un es esmu parādījusi visu tā kā kopumā, bet dažas esmu parādījuši atsevišķi, jo dažas vienkārši tik ļoti cute, ka es gribētu, lai jūs zināt, kur viņas var dabūt. Now I forgot to eat my macaroon. Nom. Savēja sapratīs. What? Vai viņas nav mīlīgās? Bet Gigi ir mīlīgāka. Burtnīcas, ko es nopirku. Un tagad pārējās lietas. Es sen meklēju penālu un nevarēju atrast tādu, kas man patiktu. Un tagad es biju Valmierā, es ieraudzīju šo te, tādu kā violeto penālu. Man viņš ļoti iepatikās, un es gribēju viņu nopirkt. Noteikti vajag pildspalvas skolē, vai ne? Tagad es biju Valters un Rapa, es nezinu tiešām, kā to izrunāt. Es nopirku šo te parasto tā kā caurspīdīgo burtnīcu turētāju, vai kā viņu sauc, bet man viņš ļoti iepatikās. Šogad es izdomāju dienas grāmatu nepirkt ar kaut kādiem zīmējumiem, bet nopirkt vienkārši parasti rozā dienas grāmatu, jo, ja jūs nezināt, mana mīļākā krāsa ir rozā. Un viņas iekšā ir ļoti skaisti. Labi, tas ļoti dīvaini izklausīs viņas iekšā. Protams, otiņas, jo Evelīnai ļoti patīk zīmēt, un, protams, ka mums būs vizuālās mākslas stundas, tāpēc nopirku arī šīs te otiņas. Tas bija Depo, kad es viņas nopirku. Vēl viens es atceros, kā viņas sauc mape, jā, tā ir mape, viņa ir zilā krāsā, un tā ir kaut kādiem papīriem, viens kā dokuments skolē vai kaut kas tam līdzīgs viņam. Man tiešām tāds īks, lai skatos uz turieni, un neskatos uz jums. Ok, es zinu, ka šis īsti nav tā kā domāts skolē, bet es nopirku šo te kanvas albumu, jo man ļoti patīk zīmēt kanvas albumu. Un es domāju, ka varbūt tas pat būtu nedaudz tematiski skolai, un jā. Es biju Latgalē, es iegāju vienā veikalā, un tur bija tā saucamā amerikāņu washi tape. OM. Vienkārši es nopirku šo te tā kā zigzagu un šo te ar pūcītēm. Burtnīca vāciņi, nav tik interesanti. Tāpat es nopirku 2 līmes, šo te parasto līmu zīmlīti un šo te caurspīdīgo. Un tagad zēžgamīs, jo Evelīnai patīk pirkt visu kaut kāds interesants zēžgamīs. Tad pirmā ir šī te zebra, un tagad jums būs Evelīna, tas tāds bērns. Jā! Tāpat šo te sirsniņu, ko es dabūju avenē, un tad šī te, viņa nav vienkārši parasta dzēžgamija. Viņa ir dzēžgamija, kur neatstāja pēc sevīm tos tur skaidiņas un vēl ko ar viņu var darīt, jums līdz parādīšu. Tātad šo dzēžgamiju var visu kaut kādīgi locīt, un kā jau teicu, viņa neatstāja pēc sevīm tās skaidiņas. Un jā, man viņa ļoti patīk, un ideāli priekš vizuālās mākslas skicēm, es teikšu. Tāpat es nopirku šķēres, jo, kā bez šķērēm, Un tad es vēl biju nopirkusi flomasterus, tie bija Milāna flomasteri, bet es viņas nevar pašlaik atrast, es nezinu, kur viņi ir. Jūs sapratāt, ko es domāju. Jop, Evelīna nopirka uzlīmes. Es saku jums, es esmu tāds bērns, bet tas ir man vajadzīgs, jo es bieži rakstu cilvēkiem vēstules, un man vajag uzlīmes, jo man patīk dekorēt. Un šīs ir smaidiņu uzlīmes. Tāpat krāsainais papīrs, jo dzīve ir krāsainā. Jā. Un tagad pēc pēdējais, ko es nopirku, ir lineāli, jo es mīlu matemātiku. Just kidding. Tas
tas bija tas, ko es nopirku skolai. Es zinu, ka tas varbūt nebija interesanti, bet tiešām tas bija ļoti pieprasīt, un tas bija iemesls, kāpēc es uztaisīju šo te, ko es nopirku priekš skolas. Bet, nu jā, tagad konkursa daļa. Tad es nebiju jums iepirkties, es nepirku jums nekādas skolai lietas un tā tālāk, jo es nezināju, kas jums īsti patiks, jo, protams, ka mums ir dažādas gaumas. Tāpēc es jums nopirku šo te dāvanu karti, kas ir uz 5 eiro uz Jāņros grāmatnīcu. Un noteikumi būs ļoti vienkārši, ja es gribētu viņu vinnēt. Tad jūs vinnēsiet šo te dāvanu karti, protams, viņa nebūs šādā veidā, viņa būs aploksnē. Un tāpēc jūs saņemsiet arī vēstuli no manis. Un tad jūs vienkārši uzrakstīsiet man savu adresi, tad es jums aizsūtīšu viņu. Bet, lai vinnētu šo te 5 eiro dāvanu karti, protams, ir jāzina noteikumi, kā piedalīties. Tad pirmais noteikums tas, ka jums jānospiež subscribe manam kanālam. Otrais noteikums ir tāds, ka jums jānospiež subscribe manam vlogu kanālam. Trešais noteikums ir tāds, ka jums jānospiež subscribe Paulas Dundaras kanālam, jo mums viņai jādabūt daudz subscriberi, jo viņa ir malacis. Ceturtais noteikums ir tas, ka jums jānospiež like zem šī video. Piektais noteikums ir tas, ka jums ir jāuzraksta lejā komentāros lieta par to, par ko esat priecīgi, kad jūs dodaties uz skolu, vai arī jūs gribat satikt jūsu draugus, vai jūs gribat satikt kādu mīļu skolotāju, vai arī jums patīk matemātika, vienkārši viena lieta, kāpēc jūs gribat doties uz skolu, vai arī tās varbūt vairākas lietas. Un sastais noteikums ir ļoti dīvains, bet nu jā. Tātad, kas jums ir jāizdara? Jums ir jāpastāst par manu kanālu cilvēkam, kurus 100% zina, ka viņš nezina par manu kanālu. Tad vienkārši jums viņam ir jāpastāsta par manu kanālu, un tad komentāros pie tā komentāra par jūsu mīļāko lietu par skolu, jums ir jāuzrakstā cilvēku vārds un uzvārds, lai es varu pārbaudīt. Tātad komentāru skaits nav ierobežots, jūs varat likt komentārus katru dienu un stāstīt vairākiem cilvēkiem, jo es neizvēlēšos tā kā oriģinālāko komentāru, es izvēlēšos komentāru randomā ar tādu pogu, ar kuru izvēlas komentārus randomā, tāpēc jā. Lai būtu lielāka iespēja, ka šī programma izvēlētos jūs, tad komentējiet vairāk, un tad jau ka jums paveiksiet. Atgādinu, ka varēs vinnēt 5 eiro dāvanu karti uz Jāņros grāmatnīcu, vēstuli no manis, un tad jau tiekamies nākamajā video. Tā!